Jā. Tas izklausās tik vienkārši. Tagad bez mazai viss nostīsies šo podkāstu un močīs tagad aizies. Tā tad, ja tev ir tās zināšanas, tad tikai dari, bet problēma tur, ka nav to zināšanu. Tad ir jāiegulda tie gadi ar darbu. Jā. Un varbūt pamainīsim mazliet tēmu par ārstiem. Es vēl pajautāšu tev. Tu esi 50% no Latvijā viena no pazīstamākajiem fitnesa pāriem. Ja? Otra pusīte - fitnesa karaliene. Ja? Kā veidojās tā jūsu ikdienas saspēle, jeb cik daudz viņi palīdz un atbalsta vispār visā, ko tu dari? Jo man liekas, viņi metās vienkārši iekšā. Cik vajag, tik dara, jā. Tas ir, man vienmēr ir paticis, ka fitnesā ļoti bieži ir izteikti, nav tikai viens cilvēks, vienmēr ir pāris. Tas tāpat kā man, ar Kitiju, man arī, es varu pateikt kaut kādu traku ideju, viņi uzreiz ir iekšā. Viņi palīdzēs un atbalstīs. Tā man dažkārt vispār biznesā vajadzētu būt. Jo ir, manuprāt, baigi grūti kaut ko uzbūvēt, katrs dara kaut ko savu.